jā. Tie uzņēmumi sataisīšanās. Es domāju, vairāk es gribēju uzsvērt, kāpēc mēs to darījām. Un tas, jo Anglijā bija daudz šitās deju kopas, bija deju kopas un kori, un vairums jaunieši piedalījās tikai deju kopās, un mazāk runāja latviski, mēģinājumi dažās deju kopās notika angliski. Mēs domājam, tas ir, jo cilvēkiem neliekas dzīve tā latviešu valoda. Mēs mācījāmies latviešu skolā par rijām un lauku sētām, kas cilvēkam, kas dzīvo pilsētā, rietumos, pilnīgi neko nenozīmē. Ja? Mēs gribam parādīt, ka mēs latviešu valodā var runāt par aktuālām lietām, kas jauniešiem interesē. Tā ir laika latviešu sabiedrībā. Ņemot vērā, ka mums tad bija 15, 16 gadi. Mēs bijām nesen beiguši latviešu skolu Londonā, varbūt gadu divus iepriekš. Mēs vēl piedalījāmies tā kā jaunatnes rītos dziesmu svētkos, tā kā vēl tas bija svarīgs mums. Mēs uzaugām vienā burbulī, vienā mākslīgā burbulī, ja? Un bijām galīgi atsvešināti savā veidā no Latvijas. Ja? Mums vienkārši tur sirdī bija kaut kāda jēga, vai ne, un tā saites caur valodu uz to seno kultūru. Ja? Tajā laikā, tā kā mēs bijām mākslīgi atšķirti no Latvijas, mums bija jādzena kultūra katrā nozarē uz priekšu. Vai tas ir koris, vai jaunradīt kaut ko citu, bet roka mūzika likas tā vieta, kur mēs varam kaut ko jaunu pielikt klāt. Sāku muzicēt, mēs visi vienā ziņā sākām muzicēt jau tajās trimdas dziesmu svētkos, vai ne? Mēs jau savus instrumentus mācījāmies mājās, vai ne? Un tad tie slavenie jaunatnes rīti, vai ne? Ķelnes un Londonas dziesmu svētkos īpaši, vai ne? Tā ka mums bija kā 12, 13 gadi, vai ne? Un tā mēs tur kopā ar Eiropas jauniešiem tur mēs spēlējām, vai ne? Un gāja ļoti lustīgi, vai ne? Un es domāju, tās varbūt tā vienā ziņā iedvesmoja mūs, vai ne, lai tad turpinātu spēlēt. Un vēlāk, mēs iesākām Arvīdu mūsu, 78. gadā. Tā. Starplaikā arī izdevās pāris reizes ar Raimonda Dāles grupu Alva spēlēt. Un tad tā dažādi iemesli dēļ izbeidzās. Un tad Raimonds Dāle, kas bija Alvas tas galvenais, kas rakstīja tās dziesmas, viņš teica, viņam bija dažas jaunas dziesmas, viņš gribēja izmēģināt, tad viņš pieaicināja Pēteru un mani līdzi pie viņa vienu pēcpusdienu. Un faktiski mūsu pirmā uzstāšanās bija Doncasterā, Eļas kongresā 79. gada Jaungada ballīte. Bet es teiktu, arī bija ļoti svarīgs moments, bija punk revolūcija Anglijā, kas faktiski bija 706. 707. gadā. Un es atceros, Londonas dziesmu svētkos 707. gadā, tad bija tāda iepazīšanās balle, un sabrauc visi šitie cilvēki no visas pasaules, un uzreiz spēlēja punku, ja? Un mēs pratām pogot līdzi, vai ne? Un neviens cits nezināja, ko mēs darījām. Tur uzreiz tāds trakums iemāsījās pa vidu šitai ieradītā pasaulē. Un tā bija tāda iedvesme. Es neteiktu, ka mēs bijām tāda punk grupa, bet mēs spēlējām punk mūziku. Guten Morgen! Mums tas teatrālais sākumā bija ļoti svarīgs arī. Tev bija tas lielais mētelis, tad mēs spēlējām Wagner Valkyrie, pirms uznācām uz skatuves. Visiem bija sagvārdi, jā, tas ir viens, ko es atcerējos. Tu biji leitnants Šķiņķis, Pēters bija Piotrs Piotrssons,
Raimunds bija Raimunds Dāleks, Juris bija Juris Jociņš, un es biju Dāns Peldbaseins. Nē, Jostiks viņš bija, ne? Jā, Jostiks. Vecāki cilvēki atstāja zāli, vai ne? Nē, mūsu vecāki nosēdēja. Viņi bija ļoti iecietīgi un laipni pret mums. Ar pirkstiem ausīs, noklausījās augšā balkonā. Bet es teiktu, īstenībā viņi mūs pieņem tā kā tādu joku, tādā amuzantā veidā. Viņi savā veidā arī lepojas, ka, piemēram, Straumēnos Anglijā ir viena rock grupa, kas mēģina, vai ne? Bet tu zini, ka uzstājās skatuvē, tu paliec par kādu citu, jā? Lai dziedāt īpaši tāds punk stila dziesmas, man bija īsti jāsadusmojās. Pat ja man nebija īsti kaut kas, par ko dusmoties. Bet, teiksim, mūsu vecāki bija pilnīgi savādāk nekā mēs, kas dzimām 60. gados. Jā, pilnīgi savādāks domāšanas veids. Un, mēs bijām ļoti izlutināti, viņiem bija šausmīgi grūta dzīve. Jā, un tad tas visās kultūrās bija, jo arī mūsu draugi vecāki bija karā bijuši. Tas bija kaut kas mums likās diezgan aktuāli. Bet mūsu mēģināšanas bija īpašums Straumēni pašai vidus Anglijā, pašai ģeogrāfiski Anglijas vidū. Ja? Vadītājs Adolfs Sils tajā bija ļoti labsirdīgs pret mums, vai ne? Deva mums brīvas nakts mājas, mēs varējām tur mēģināt, vai ne? Vienu nakti mēs tur iesalām, bija -20, mašīna gāja čupā. Ja? Bet tā bija tā nakts, kad Jaruzelskijs pārņēma varu Polijā. Un vai ne mēs kā rock'n'rolleri, vai ne mēs paēdām vakariņas, ziņas klausījāmies tajā laikā, Jaruzelskijs pārņēma, vai ne? Tas bija tajā svētdienas vakarā, kad mēs bijām jau iesniguši, vai ne, zinājām, ka mēs tālāk netiksim. Un, protams, kā rock'n'roll grupa, mēs aizgājām uzrakstījām dziesmu par to, vai ne? Jo tas radiators vienā mašīnā bija sasals, vai ne? Un tā dziesma saucās Jaruzelskij radiators vai saīsinājums Jaruzelskij Rad. Tas iznāca, vai ne? Jā. Un, mēs varbūt pat uzstājamies ar to, vai ne? Jā. Tas bija tādā skā stilā. Jā, tas bija tā. Tas bija mūsu skā periodā. Man pie sirds ir viena dziesma, ko mēs īstenībā tikai vienreiz uzstājāmies. Mēs to uzrakstījām starp Čikāgas un Klīvlandas koncertiem, kas saucās Senču ideoloģija. Un tā bija reggae skā veida dziesma, bet Juri Jostiņa fantastiskā ģitāra arī tajā gabalā. Un mēs mēģinājām pēc tam to ieskaņot, ok, bet Juris bija pērle. Un ļoti grūti Juri to aprakstīt, jo tas bija jau tik sen. Un nav īsti ieraksta nekā no tā, bet Juris bija speciāls cilvēks. Vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, ka bija principā 3 arvīdi. Ja? Bija tas arvīds, kas aizbrauca uz Ameriku toreiz, 82. gadā. Tad mēs pārtraucām darbību, jo pirmkārt likās, ka pēc Amerikas braucienas vispārējais būs dauna un garlaicīgi. Ja? Un tāpēc, kā saka angliski, go out on a high. Ja? Tad mēs 89. gadā sanācām kopā ierakstīt šo 3 dziesmas, kas bija diezgan ļoti politisks, vaka dziesma un kaut kas par vispasaules kongresu un kaut kas cits, kur principā Juris spēlēja visu, tas bija ļoti tāds džezīgs regejs, principā. Tur bija viena dziesma par AIDS, faktiski, par seksuālām slimībām. Arī varbūt pirmā Latvijas dziesma par seksuālām slimībām, es nezinu. Jā, un tad bija Arvīds, kad tas bija 9 gadus atpakaļ, mēs apbraucām šeit, mēs ierakstījām to disku.
Un tad apbraucam šeit spēlēt. Tātad 3 pilnīgi savādāk Arvīdi, un mums pilnīgi savādāks stils bija un pilnīgi savādāk pieeja. Bet cilvēki man vairāk atceras to pirmo, to skandalozo Arvīdi, jā, kas bija diezgan embarrassing. Ap mums tas bija interesants moments. Ap mums bija cilvēki, kas bija sajūsmināti. Tas bija tāds moments. Es nedomāju, ka tas bija tāds muzikāls iedvesmas. Nu, arī tas moments, ka jebkurš var spēlēt. Nav tāda pieeja, kas bija 70. gados, kad bija viss prog-rock, kā mēs jau runājam. Ka, ja tu neesi Rick Wakeman, kas ir labākais taustiņu instrumentu spēlētājs pasaulē, tad tu nemaz nedrīkst spēlēt. Ja tu neproti spēlēt kā Jimmy Page, tu nedrīkst vispārīgi aiztikt ģitāru. Ja? Es domāju, šeit mēs to arī nožēlojam, ka varbūt tā prioritāte bija uz izspriedzi vai ne, un ne tik daudz varbūt uz mūzikas, jo varbūt mēs būtu varējuši daudz ko vairāk panākt tajā laikā, ja drusku vairāk uzsvars būtu bijis uz muzikalitāti un nopietnāk mēģināšanu. Roka mūzikas mērķis ir vienmēr bijis izaicināt un mainīt un likt domāt un šitās lietas. Es domāju, ka es nezinu, kā jūs jūtaties, bet es pats personīgi domāju, ka tas arī bija daļa no tā, ko mēs darījām. Rokenrols ir vienmēr izaicinājis no pašām agrākām dienām, un viņam ir jāizaicina. Tas ir tāds mākslas forma, ka tā nav tikai smukas dziesmiņa. Nu blakus priecāšanā un alus un tā tālāk, vai ne? Man bija svarīgi, ka bija roks latviešu valodā. Saimniecei un jums visiem šis dziesmas